we have one special like prize, and Nick's asked for me to tell about it. So I'm the organizer, and we just wanted to award our friend from Estonia, who have like the first time who is competing in trial GP class. So Egert, can you come to us? We want to give you a small prize. Egert, where are you? You need to run. Yeah, run. Aplaudēsim Egertam par drosmu uzdrīkstēties grobiņu priekš posmu, kur pirmo reizi izmēģināt savus spēkus GP klasē viens no izaicinošākajiem. Tā kā, Egert, that's for you, for your first time in trial GP class. Congrats. And see you in next competition also in trial GP. Egert? Te junior klase, sāksim ar šo klasi, un šeit mums ir tas vislabākais juniors, un tad mēs viņu ceļam arī godā. Tātad pirmā vieta D junior ieskaitē ar aplausiem Sigult Racing Team pārstāvs Edijs Vītols. Aplaudēm! Sagaidām, Edij! Fotogrāfija ir, visi kārtībā, uzsmaidam, protams, šīs ir tās pozitīvās emocijas. Ja arī kaut kas bēdīgs ir, tad to liekam malā un tad ņemam tikai to pozitīvo. C junior ieskaite, otrā vieta, second place ienāca juniors Riko Luts, Panther Motorsport. Un pirmā vietā tad pievienojās no Jelgavnieku vienības Extreme Arturs Pušliepiņš. Pirmā vieta, nu jā, ar aplausiem, ar emocijām arī, protams, sagaidām ar šo Jauns kungu. Ir pacīnījies un ir izcīnījis uzvaru savā ieskaits grupā. Nu, pagaidām es pieļauju, ka mēs tā iesiltamies vienkārši, bet pagaidām drusku klusu, bet nekas nonāksim uz beigām, tad jau mēs te uztaisīsim kārtīgi, tā kā sāks jau tanda zvanīties milicijai un sūdzēties, kas tur notiek. Trešā vieta, B junior ieskaitē, third place, Kaur Ross, Otepā motoklubi. Nu šeit mums nav tikai Igauni, viss kārtībā, iesim, satiksim arī kādu no citas valsts, no valsts, kuru pārstāvam mēs paši pārsvarā. Second place in this class, Martin Armā, Panther Motorsport. Jā, šeit mums divi motoklubi brauc no Igaunijas, tātad no Panther Motorsport un Otepā motoklubi ir pārstāvēti. Un pirmā vieta, mūsu vietējais Čālis MT Racing Team pārstāvīs ar uzvaru apsveicam Ernests Robežnieks. Nu, pieminējuši ar 1 punktu uzvarēja, ļoti spraigi cīņa norisinājusies šeit, šajā klasē. Ne tikai profiņi ir plēsušies tā pa matu tiesu, arī jaunieši ir paplosījušies un padalījuši vietas, nebija jokam. Nu ko, tālākais ceļš pretī virsotnēm. Junior ieskaite, te gan mums izskatās, ka visi būs drusku citā karogā tīts. Third place Sebastian Tuisk. Aplausi no Sebastian. Otrā vieta, tātad second place, un disklās Kris Andrei Ivanov, arī Panther Motorsport. And first place, winner is this klasā juniors Tigros.
Nu šie vīri visi no viena motokluba un arī baigi interesanta statistika, kad viena punktu robeža šķir pirmo otro vietu un trešā vieta no otrās vietas atpalikus vien pa 2 punktiem. Nu, nav tā, ka tie punkti būtu ļoti daudz, tātad labi, visi 3 jaunieši brauc un sīvu cīņi ir aizvadījuši. Un trešā vieta, lai arī pēdējā vieta, taču arī izcīnīt un varēja būt arī tā, ka otrā vietā varēja ielausties. Tur visi kārtībā ar konkurenci, es domāju, lai aug arī šie jaunieši līdz mūsu GP klasei. Tātad, kas mums ir nākošā? Klasi. Ieskaite, tur, kur mums ir senie braucēji, senie motocikliem un vispārējo seno ekipējumu. Tātad trešā vieta. Uzplaudējam šiem vīriem ar klasisku pieskaņu Kaspars Zizbergs. Trešā vieta MD Racing Team. Pa vienu punktiņu priekšā piesadzies, nozadz vienu kāju kaut kur citur. Andris Matisāns nāk jau visu zina, protams, un online tas viss ir pieejams. Un arī Andris Matisāns zina, kā tur paskatīties un visu laicīgi uzzināt, lai sagatavoties uz kuru piedestālu pakāpienu tēmēt. Tātad uzvarētājs visklasiskākais vīrs no visiem Third Place winner in klasa Armand Karu, Panten Motorsport. Šim kungam ir viss klasiskākais. Motocikls arī pats izskatās diezgan klasisks. Nu, patiesībā tā klasiskā oranža roda krāsa iet cauri visam. Man in pink. Ok. Jā, noskaņojums ir pareizais, viss kārtībā. Es pieļauju, ka šis kungs atbrauks ar rozā motociklu arī pie mums nākošu gadu. Es ceru. Nu ko, disciplīna, klase. Otrā vieta. Uzvaldējam Oskars Vītols. Sigulda Racing Team pārstāvis. Un pirmā vieta, nu tā dāma, ir ļoti precīza dāma. Pēc punktiem skatoties, precīzāk dāma, es domāju, ka ir grūti šodien atrast. Nu ko tad? Ceļam to un augšā un saucam šurpu. Laura Liepa uzvar šajā ieskaitā, skaļam aplausiem. Sigulda Racing Team arī pārstāv šī dāma. Nu, precīzi, tiešām precīzi braukus. Kļūdas vispār gan īsti nekādas nav pieļautas. Jā, tieši tā uzpaldējam, atdzīvinam drusku, lai uz bildu pasmaina vairāk. Bet jāaplaus, jo, protams, rada to pozitīvo emociju, kas atpakaļos mūsu sejās ar to skaisto smaidu. Un tā, kas mums te ir lietuvietas, mums arī parādās. Tagad ir galvenais nesam mēģīt mēli galīgi, kurus nav šķērsām un te ieskaitē. Third place Donatas Žvirbilvis. Yes. And second place Martina Lutz. Un pirmā vieta tātad šīs klases uzvarētājs, absolūtais, un arī 2 punktiņi tur, un tā sīvas cīņas. Andris Kalniņš, Sigulda Racing Team, sagaidām ar aplausiem. Jā, pelnīts godalga. Redzam, blakus kārtīgi kungi. Nu, mums tāds Baltijas ceļš izveidojies, ir tagad uz godu piedestāla. Redzam, Igaunija vienā pusē, Latvija pa Lietuvu otrā pusē. Man liekas, perfekti vienkārši, ja mēs tur visi salikto kopā un pārvilkts rīt pār Baltijas ceļš mums ir gatavs. Nu ko, malcam vēlāk uz nākušo klasi. C ieskaite. Arī šeit mums ir trīnieks, tas ir labi, ir klases, kur mums nav trīnieks, nav tik vienkārši. Trešā vieta, third place, Indijas klases Mika Migur, Panten Motorsport. Otrā vieta arī šajā grupā, second place, Heiti Tuisk. Jā, uzgavilēm. Lielāks prieks ir nākt no uzsvinībām. Kaut kā šampanietis vēl mums nav līs, bet es sagaidu, es zinu, kur līs. Visam noteikti. Tie vīri gan brauc kārtīgi, gan svin kārtīgi, bet līdz viņiem mums vēl jātiek. Nu ko, uzvarētājs, varbūt uzvarētājs, mums varētu kaimiņas drusku saslapināt. Ar aplausiem pirmā vieta Katis Starcevs.
Jā, ir kaut kāds mūtinājums no malas, no citas komandas, jā, provokācija notiek. Jā, provokācija laba lieta, ja tā notiek šādā virzienā. Viņi nesaprata, jā. Jā, nu, kopīgi tagad, bet, nu, teiksim tā vienotība, nu, vienojās tomēr šaut, nešaut, nu, zinām, ka kaimiņiem ir tāls ceļš. No Šampa noliesies, brauks kaut kur pie Rīgas, policija apturēs un viņi paskaidroja, tas ir skaidra. Ja visi noliec, visi pēc šampanieša. Tātad B ieskaite. B ieskaite mums trešajā vietā. Third place, Peter Kaljurand. Ataunis. Ierīgaunis from Estonia. Otrā vieta pievienojās Māris Blumbergs. Smaida, labi emocijām augšā, visi, jā, apsveicam, protams, cīņu biedrus. Nu, tās jau ir tās galvenās svinības, ka mēs tā novērtējam, izbaudam to mirkli. Nav tik vienkārši tur uzrāpties augšā. Nu ko, pirmā vieta uzvarētā šajā grupā Nullīšs Karalis. Man liekas, absolūti visvairāk nullīts no visiem šīs dienas garumā. Kaspars Kārlis! Siguld Racing Team Pāters. Jā. Nu, tas tā īsāk sakot, viņam pašam jāizdomā, kā viņš sev sauks. Es tam izdomājis tā, un Grobiņā es varu riktīgi runāt, kā es gribu brīžiem. Jā, Grobiņiek šitā dara. Jā, Kaspars saka, ir okei, tas dara. Jā, šī ir arī vēl nelies, un nu, ko ejam tālāk. Tad es īstenībā izveidošu kaut kādu video statistiku, no kuras klases sāk lieta. Pagaidām izskatās, ka vēl nelēja. Nu, ko, A klase, tas alfabēts man tulīt beigsies, nu kaut kur jau ir jāsāk lieta. Otrā vieta, Mārtiņš Bluka. Problēma ir tā, ka visi ir apģērbušies skaistās maikās un šortos, tāpēc neviens negrib samērcēties. Ja visi nāk tērpos, tad jau nekā žēl nebūtu. Droši vien pirmā vieta šajā klasē ieskaita Klaus Pričins. Nu, tur bija ļoti pārliecinoši uzvarētājs, es bišķi pasakoju arī līdz sacensību dienu gaitā. Nu, dēls vakar parādīja klasi, un tur jau jāsāk domāt, vai tēvs drīz varēs trenēt dēlu, jo dēls jau, man liekas, drīz labāk brauks, bet tēvs brauks gan labi, lai uzvarētu savā ieskaitas grupā. Nu, vēl varam uzplaudēt, nu, un dēls jau droši vien skatās rīzes izkodīšu. Nu, tas jau bija lielais musinātājs visiem, tagad pašam jādara tas, nu, ko mums būs pirmā šampanieša šaltas, beidzot, līdzjutēji tie, kam ir drusku karsts, var iet šlakat zonā, es domāju, iekšā. Jā, šampanies tiek sagatavots tā lietošanai, un ir skaistu. Plaukši atšauj vaļā pudeli, un nu, tagad ir viss kārtībā. Tagad vairs neviens nevarēs nelieties, jo visi jau ir aplieti. Šeit mums bija cīņas tāds, ka mēs 4 braucējus varam droši par čempioniem saukt. Ja mums nebūtu bijis tas viens, tas ir ritīgi dullais, kas rādīja tādu piemēru, ka varēja uzvalkā un šlipsēt braukt prezidents. Jā, starp citu. Nu ko, ķersimies klāt trešai vietai. Ar lieliem skaļiem aplausiem tiešām izcīnīta trešā vieta, saglabāta intriga līdz par pēdējiem trases metram. Nīgs Alksnes Viking trio pārstāvis. Uzgavilēm, lūdzu! Uzgavilēm, jā, šis vīrs kārtīgi cīņu parādīja. Grobiņieks, vietējais braucējs, trases īpašnieks, šīs sacensību organizators. Un darītājs un arī kārtīgi savu braucēju. Savākar otrā vieta, šodien trešā vieta. 2 gadu piedestālu cīņa par Latvijas čempionu titulu turpinās šim vīram. Otrā vieta, nu vispār pilnīgs stāsts, ko mēs varētu novēl uzrakstīt un Titanic filmu uzfilmēt un Oskars nopelnīt par to. Otrajā braucienā piedzīvot smags kritiens, visi domāja, viss ir beidzies. Ne, ārsti saliek atpakaļ un mums ir atpakaļ Kristers Einās otrā vietā. Godam izcīnīta, savu sāpienu, savu nepadošanos, savu dzeles raksturu. Atgriezās vēl labāks nekā iesāka pirms šī sāpīgā kritiena. Jā, tas bija kaut kas, tas bija piemērs, es pieļauju pat visiem. Nu kā ir jāsporto, ja sporto un kad ļoti grib, tā vismaz ārsteic. Viņš pats gribēja vairāk, nu tā tad to viņš arī izdarīja. Pirmā vieta, es domāju, ļoti pelnīt paraugs visiem. Vīrs slipsē, kas varētu nobraukt šo trasi ar aplausiem viskaļākajiem. Par fantastisku skaistu braucienu un pelnītu uzvaru Andrijs Grīnfelds Extreme! Viskaļākie aplausi šim vīram. Tiešām izskatījās, ka viegli, bet izskatījās viegli, tāpēc, ka šis cilvēks spēj to izdarīt vienkārši. Ir gatavs, tam ir ļoti daudz trenējis, ir ļoti daudz piedzīvojis pieredzes, bagāts braucējs.
spēj to paveikt tieši tā, kā tas ir jāpaveic pārējiem braucējiem. Noteikti ir jāpamācās vēl arī no šī braucēja, bet visi kopā mēs varam uztaisīt lielu, spēcīgu mototriāla ģimeni, ko sauc par mototriālu Latviju. Uz to mēs, protams, ceram, un kas tagad notiks, tas ir visiem skaidrs. Viskārtīgākais šampaniešu lietus atzīmējam šī Latvijas čempionāta 3. posma laureātus, visspēcīgākie, visvairākie, kas pēc vissarežģījākajām trajektorijām. Cīņa par Latvijas čempionu titulu ir atvērta. Jā, visi gadījumā jūs bijāt liecinieki visfantastiskākajām cīņām 2 dienu garumā un šīs dienas garumā. Mums vēl ģimenes tikai jābalvo, nekur nepazūdam vēl uz koku foto pēc ģimeņa apbalvošanas. Paldies jums, vīri, tas bija fantastiski, arī jūsu piedestāls ir fantastisks, Aleži, vienmēr prieks jūs šeit sagaidīt, jo es zinu, ka būs šīs emocijas un būs šī šampaniešu lietus, pat arī, ja lietus līst, ir šampaniešu lietus no jūsu puses. Tātad mums tagad ģimeņu apbalvošana. Award for family. 3. vieta. Starts ģimene ar aplausiem. Ģimene ir mūsu vērtība, ģimene ir mūsu nākotne, un te mēs redzam vienu no spēcīgākajām Latvijas ģimenēm mototriālās svētdienā 3. Latvijas čempionāta posmā. Starts sevi lūdzu uz goda piedestāla 3. pakāpienu. Maksimāli daudz. Cik jūs nesiet, visi nāciet šurp, jo vairāk, jo labāk. Jā, lai mēs varam parādīt, kas ir ģimene. Jā, starp citu balvā mums ir kaut kas ļoti paliekošs ģimenei. Ģimene ir tāds augšanas simbols, tāpēc jums arī koks ir no īvas kokaudzētavs. Tas augs kopā ar jums un demonstrēs jūsu ģimenes spēku un izaugsmu, protams, un tikai plašumā. 2. vieta Pričini! Pričini ģimene. Jā, šeit ir tie spēcīgie. Klaus mums uzkāp uz goda piedestāla augstākā pakāpiena. Tur arī jaunieci, kas vakar nodemonstrē fantastisku braucienu tieši Speed triālā. Es paredzu, ka jaunais braucējs būs mums arī GP klases braucējs viennozīmīgi ar savu enerģiju un varējumu. 1. vieta, first place, Lutz family! No Igauņa, jā, from Estonia, this family. Noteikti apatgrafēsim ģimenes un pēc tam visi braucēji dodamies nofotografēties uz popildi. Jā, tagad mans kļūt labojums vienkārši drusku tiesneši mēs vēl gaidām. Tagad tiesneši atnāk ģimenes laikam. Ģimenes drīkst iet prom, ja? Ģimenes iet tagad prom, bet neiet prom pavisam, tikai prom no piedestāla. Paldies jums ģimenes, novērtējam, thank you all. Jā, par lielo darbu, ko jūs darat.